Veselā miesā mīt vesels gars, un par to mēs runājam gan ar ārstiem, ar veselības speciālistiem. Tomēr mums visiem ļoti interesē, ko mēs ēdam un ko ēd sabiedrībā zināmi cilvēki. Tādēļ šodien pie manis uz pusdienām Hercogs Mārup restorānā ir skaista un iedvesmojoša sieviete, podkāsta Generation Famous, ļoti veiksmīga podkāsta Generation Famous vadītāja Laura Saulīte. Čau, Laura! Čau! Man prieks tevi satikt, man tev arī. Un paēdīsim. Es zinu, ka tev patīk ēst. Man patīk ēst, man garšo ēst. Ļoti labi. Un tev arī ļoti forši šodien būs deserts, kur es domāju, ka mīl lielākā daļa cilvēku. Kā tu šodien jūties? Labi. Vai tu esi pēdusi? Brokastojusi. Tu parasti, tava diena sākās, ka tu ēd brokastis vai vairāk bez brokastīm? Es ēdu, bet man ir nepieciešams tas laiks, līdz es esmu pamodusies, mans organisms ir pamodies. Es nevaru tā atvērt acis un uzreiz sākt ēst. Tas nav par mani. Man vajag to stundu, pusotru, līdz es esmu nobriedu uz brokastīm. Un cikos tu apmēram celies? Kāds ir tavs dienas grafiks? Cikos es ceļos vai cikos ceļās mans bērns? Ļoti labs, jā. Tie ir divi dažādi grafiki, kur diemžēl nesakrīt. Bet darba dienās tas ir diemžēl 7 no rīta, jo ir jāved mazā jaunkundze uz skoliņu. Un tad jā, 9 ir tas mans brokastu laiks. Kas tev parasti ir tavās brokastīs? Ja tev būtu tagad jāparāda savs šķīvis, kas tur parasti būtu? Tur ir rupjā maizīte ar avokādo. Tur ir vārīta ola un kivi. Tu gan zini jau man brokastu racionu, jo mēs tiekamies trešdienās uz sportu, un tad man tā nemainīgi. Es esmu cilvēks, kurš var ēst katru dienu vienu to pašu, man neapnīk. Jā, cilvēki tā sadalās ir, kuriem vajag tad es ēdu, man vajadzēja mainīt, bet ja tu tā vari kārtīgi ēst šo visu laiku, tas pat forši tev nav jāsarežģīja dzīve. Tev ir garas intervijas podkāstos, vai ne? Ļoti garas. Kas ir pat garākā intervija bijusi tev? Man šķiet 2,5 stundas. 2 stundas 40 minūtes, tuvu 3 stundām. Jā, mūsējās ir bijušas arī ļoti garas. Man liekas, ka mēs arī tā pāri 2. Un vienā dienā tu ieraksti arī vairāk kā vienu, vai ne? Dažreiz ļoti reti. Kādi ir tavi tie rituāli, ko tu dari, lai spētu uzturēt, jo 2 stundas un pat 40 minūtes pāri uzturēt uzmanību un spēt veidot sarunu, vai ne, un noformulēt jautājumu. Tas nav tā, varbūt no malas liktos parunāties, tomēr, lai tas gala rezultāts būtu tik kvalitatīvs, kāda ir tavu podkāstu, tev ir jābūt tādam mentālajam asumam. Ko tu dari, lai to uzturētu? Es nezinu. Man nav atbildes šo jautājumu. Es vispār, interviju dienas ir tādas, man neapzināti ir kļuvuši par tādām atslodzes dienām, jo vienkārši filmējot nesanāk laiks tā kvalitatīvi un sabalansēti paēst. Līdz ar to tie ir tādi pārskrējieni ar tādiem šokolādes batoniņiem rokās un centieni būt fokusētai. Un kā ir, vai tu nākamajā vai iepriekšējā dienā iespējams saproti, ka tev ir tagad būs intervijas, iespējams tev laicīgāk gulēt vai kaut kā sevi noskaņo, vai tas jau teorētiski, ka tu to dari tik daudz, iespējams, ka tas jau ir kā ieradums, tomēr varbūt kāds neapzināts ieradums, ko tu zini, šo es neizdaru, tad nebūs tik labi. Nē, es laikam šajā ziņā neesmu tāda ļoti mainticīga, bet, protams, es cenšos iepriekšējo vakaru ņemt tādu vieglāku, tad rūpes par bērnu tiek uzticēts vīram vairāk. Un tad es vairāk domāju, salieku, tā kā pirms skolas, salieku savas mantas, sagatavoju visu to, kas man būs nepieciešams, un vienkārši tā mentāli arī nākamajā rītā jau braucot uz studijas cenšos vairāk domāt par konkrēto cilvēku, par jautājumiem, par to atmosfēru, iespējamo, kas būs, un kaut kā cenšos sevi sagatavot. Tu forši arī izstāsti, tā plānošana, tas arī ir tas savu veidu, vai ne, rituāls un sagatavošanās, nevis, ka tu ieskrien, sveiki. Nē, es tā nevaru, jo tad ir tas papildus kaut kāds stress, tev ir jāienāk, tev ir jāsajūt telpu, tev ir jāsajūt konkrētais cilvēks, un tad tu, tā kā esi gatavs tai sarunai. Man vispār nepatīk steigt, tāpēc man patīk izbraukt laicīgi, man patīk ierasties laikā, man nepatīk tas pēdējā brīža. Un man šķiet, ka tas iezīmē tādu neprofesionalitāti, ja tu nokavē. Jā, to es pamanīju mūsu treniņos. Tu vienmēr esi ļoti laicīgi. Bet es cenšos. Nav tāds vajadzējais brīdis. Kā kopumā, skaidrs, tas ir tavs mentālās noturības un asuma atslēga. Tu par sevi rūpējies, esi vienmēr arī sporta zālē, esi vienmēr
tā ka skaisti skatīties. Es tikai parasti kaut ko aizmirstu. Bet tāpat viss ir kopā labi salikts. Well put together angliski. Labi kopā salikts. Latviski tulkojas diezgan neveikli. Bet kādi ir tavi tie skaistuma rituāli? Kas ir tas, ko tu dari? Uz šokolādes batoniņiem visu laiku tu nevarētu būt tik... Man ir paveicies ar vilmaiņu un ar ģenētiku. Es saku, ja man nebūtu paveicies ar vilmaiņu vai ar ģenētiku, visticamāk, es būtu diezgan korpulenta dāma. Bet es neko ar to nedarītu, jo man vienkārši ļoti garšo našķu. Man patīk našķēties, bet es esmu diezgan slinka attiecībā uz sevis tādu mīlēšanu. Nezinu, kaut kādiem rituāliem, skaistumkopšanas procedūrām. Esmu baigais tāds sliņķītis. Es šogad 1. gadu esmu apņēmusies sportot un esmu sākus nākt pie tevis sportot. Un vispār, tad, kad apņēmos sportot, es domāju, ka man ir nepieciešama tāda pamatīga motivācija. Un es domāju, vienīgais cilvēks, kurš varētu man tā samotivēt, ir Madara. Un tāpēc es uzreiz gada sākumā tev rakstīju, jo es sapratu, ka citādāk tas nenotiks. Tad sagaida ar nūju. Jā, citu man diezgan bieži sagaida ar nūju. Iebiedēšanas princips. Iebiedēšanas taktika. Tev ir mazs bērns, kas tomēr arī paģēr tādu pielāgošanos, vai ne? Vai ir kaut kādi jums ģimenē tādi ēšanas, ne gluži rituāli, bet tie ieradumi, kurus tu saproti, ka šādi mēs darām, jo augu bērns, vai, piemēram, brīvdienās, tu saproti, ir mums pankūks no rītiem vienalga, daram, kā daram, un kā viņai vispār iet ar pielāgošanos ēšanas kaut kādiem rituāliem un rutīnām? Es pēc visām grāmatām esmu sliktā mamma. Pēc dzīves es esmu tāda nedaudz slinkā mamma, bet es diezgan tā brīvi attiecos. Man kaut kā laikam no bērnības ir palikusi tāda mazliet neliela, varbūt tāda trauma par to, ka vienmēr ir viss jāpēd un ir tās noteiktās ēdienreizes. Un kaut kā attiecībā uz savu bērnu es cenšos būt pielaidīgāk un es cenšos, lai viņi pati ieklausās savā ķermenī un saprot, vai viņi šobrīd grib ēst vai viņi negrib, ko viņi grib ēst. Tas nenozīmē, ka mēs pārtiekam tikai no našķiem. Viņai ļoti garšo dārzeņu, mēs diezgan daudz ēdam dārzeņus. Bet, jā, mums, protams, ir kaut kādas tie ēdieni, kas ir favorītos, un tad noteikti tas ir dažādi miltu izstrādājumi, maizes un pastas, bet kopumā, jā, es cenšos vairāk, lai viņa pati signalizē, un lai šī ēšana notiek tajos brīžos, kad ir tā vēlme ēst. Nevis, ka mēs tagad ēdīsim un tagad tev ir jāizēd tukšs šķīvis. Tā laikam, nē. Nu, labi, jā, tāda harmonija savstarpēja. Tā ar četrgadnieku. Politkorekti. Teica neviena mamma nekad, jā, mums tāda harmonija. Kas ir tie produkti, kas mājās jūsu pārtikas skapītī un leduskapī vienmēr būs tāds top 3, ka tu zini šie, mums ir šokolāde viens, ja? Bet to mēs izņemam, jo šokolāde tagad bieži tiek paslēpta kaut kur citur, un tad bērns ieskrien virtuvē, un tad tā, ko tu teici? Neko. Bet noteikti vienmēr mums ir āboli, jo Beatrice patērē ļoti daudz ābolus, viņai vajag vismaz vienu ābolu dienā. Avokādo ir diezgan bieži, kāram šokolādes sieriņi ir diezgan bieži. Maize, makaroni. Un tev vispār pašai patīk gatavot ēst, vai kas jums ģimenē gatavo? Kurš? Es pārsvarā gatavoju, bet man patīk gatavot atkal jau, ja mēs atgriežamies pie tā bez steigas dzīvošanas, man patīk gatavot, ja man ir laiks. Man nepatīk steigā, man nepatīk atnākt mājās pēc garas darba vai vispār piepildītas dienas, ar notikumiem piepildītas dienas, un tagad ķerties un ātrumā kaut ko gatavot. Man baigi, lai man tā ir tāda brīva, salīdzinoša diena, un lai es varu aiziet uz virtuvi un kaut ko pagatavot. Tas nenozīmē, ka es gatavoju labi, bet vispār kā process ēst gatavošana man patīk, jo man šķiet, ka tas tā lieliski attīra prātu, jo tu tā kā spēj, tu domā tikai par to procesu, kas ir tavā priekšā, un tu aizmirst par visu apkārtējo pasauli. Man liekas, ka tas pat meditatīvi. Jā. Un kas būtu tas, ko tu pagatavojot, tu saproti, šo tu pagatavo un mājinieki, nu, droši vien jau vīrs būtu tas, kas varētu vairāk izrādīt to tādu, ka tu viņam, ja tev gribētos viņu pārsteigt un iepriecināt, to tu gatavotu. Ja es viņu gribētu pārsteigt, pagatavot kaut ko ar zivi,
Jo tas būtu liels pārsteigums, tā kā es pat neēdu zivs. Viņš būtu patiesi pārsteigts par to, ka mājās ir zivs, jo viņam ļoti garšo zivis. Bet es noteikti kādu gaļu izceptu cepušu krāsnē. Un kā varētu tevi pārsteigt, ja tu atnāktu mājās un tev būtu šis pagatavots? Es gan jau šokolādes kūka. Tas būtu ļoti patīkami pārsteigt. Kilogramu šokolāde uzreiz vienalga, var pat neceptai kūkā. Jā, var vienkārši man atnest šokolādi. Kūdzi tādu lielu gabalu. Šis ir, viņiem ir arī ar meža ogām. Smuks meža. Sveiki, dāmas, Hercogā. Sveiki. Esam sagatavojuši. Šeit ir dārzenīši ar romesko mērci. Romesko mērci tas ir paprika, mazliet tomātu pasta, mandalīts un mazliet parmezāniņš iekšā, tofu sieriņš, dārzenīši, spārģiļiņš, viss tāds skaists. Un šeit pēc viesa īpašajām vēlmēm, labi audzināts cālīts, spārģiļīši, biezenītis un parmezāna mērcīti. Tā kā labu apetīti. Paldies. Labu apetīti. Šoreiz mēģināsim. Tā parasti jau māma saka, kamēr ēd, tikmēr nerunā. Mēģināsim tā dikti nerunāt, lai tu vari izgaršot. Tomēr es vēl gribētu no tevis zināt tādas, kāpēc tieši tu izvēlējies spārģeļus un kartupeļu biezputru arī, jo tu esi tāda ļoti izskaties ļoti izsmalcināta sieviete, vai ne? Es neteiktu, ka kartupeļs nav izsmalcināts, piedodiet, jā, visi kartupeļu mīlētāji, bet tomēr varbūt liktos tā nav pirmā izvēle. Bet, tev tā kārtīgi kartupeli, vistu, un tad var to spārģeli klāt, bet kāpēc tieši šāda izvēle? Es ēdu kā kārtīgs zemnieks, kā man vīrs saka, ka man negaršo dārgas lietas. Un patiesībā tā kaut kā arī ir. Jo man negaršo ļoti izsmalcināta ēdiena, man garšo tā ļoti vienkārši, tādā mājas garšā. Un man tiešām ļoti garšo kartupeļu biezenes, tas arī vēl no bērnības, mums tētis vienmēr gatavoja kartupeļu biezeni. Un, spārģeļi tādu modernāku padarīšanu, bet jā, kaut kā man garšo tomēr, lai tas ēdiens ir pietiekami vienkārši, man nepatīk tādi ļoti, ļoti sarežģīti un samāksloti, un tu izlasi, un tu vispār nesaproti, ko tev atnesīs un kas būs tajā šķīvī. Tāpēc ieraugot šo, man liekas, vienkārši perfekta kombinācija. Brīnišķīgi. Un manā šķīvī ir cita veida tofu, ja mēs esam pieraduši, ka tofu ir tāds ļoti stingrs, principā viņam tāda tā kā siera, pat tāda mīkstā siera konsistence, tad šis ir tāds zīdainais tofu, mazliet savādāks nekā parasti. Man ir, šis gan nav tradicionālais šķīvis, vai ne, gnoči ar zīda tofu un spārģeļiem, bet arī ļoti krāsaini un garšīgi. Pavasarīgi izskatās. Jā. Jā, skatos, dāmas, kad jūs ar pirmo kārtu esat lieliski tikuši galā. Paldies, ļoti un te tādas mazliet tumšākas krāsas, jo jūs tādas gaišas man esiet. Pēc viesa īpašā pasūtījuma, kad ir šokolāde tops, tad šokolādes fondants, kas ir arī Hercoga vispopulārākais deserts, šokolādes saldējums un ķiršu gēls. Tā kā šokolāde ar šokolādi un šokolādi. Jā, manuprāt, saldējums drīkst būt tikai šokolādes. Manā pasaulē. Paldies! Labu apetīti! Kā iepriecināt Lauru Saulīti, nevelti tev, tāpēc tavs podkāsta sponsors ir tāds, kāds ir, ja? Ne jau, ka tu tā, bet likumsakarīgi. Un tad, ja tad teorētiski tu arī teici, ka šokolādes, ja saldējums, tad tikai šokolādes, ja? Kas ir vēl no tādiem saldējiem, kas tev garšo un ko tu izvēlies? Šokolādes kūkas. Šokolādes saldējums. Šokolādes sieriņš. Šokolādes sieriņš ar šokolādes pildījumu. Tas brūnais, ja, kas ir ārpusē un arī iekšpusē brūns. Kas šokolādes? Zefīra šokolādē. Ļoti garšo, bet tam ir jābūt leduskapa temperatūrā. Ar tādu patīkamu kraukšķu. To krančiņu. Un es tev gribēju jautāt, Laura,
Tev sanāk satikties ar ļoti dažādiem cilvēkiem un vadīt sarunu, vai ne? Jo tas jau tā sarunas māksla, tas jau nav, vai tu teiktu ļoti viegli. Sarunas māksla, tā ir vienkārši lieta, mēs satiekam jebkuru cilvēku, runājam, saruna vedas un viss kā pa diedziņu. Nē, galīgi nē, arī ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tev šķietam veidojās viegls kontakts, tev vienalga vajag atrast to viņa noskaņojumu tajā dienā, to viņa garstāvokli, to visu bagāžu, ar kuru viņš ir ieradies, un tev ir jāsajūt. Tāpēc man ir svarīgs tās 10-15 minūtes pirms filmēšanas, lai es drusciņi sajustu, ar kādu enerģiju tas cilvēks ir atnācis pie manis, un tāpēc tas ir tāds smalks darbs. Smalka māksla. Vai ir bijis kādreiz, ka cilvēks atnāk, un tu saproti, ka nav tā, ka lido tā enerģija, kā pingpongs, es prasu, un viņš atbild, un viņš tik runā tik laigi. Ko tu dari tādos brīžos? Un vai tā ir bijis? Iekšēji raud. Un pēc tam raud mašīna ceļam uz mājām. Jā, tas ir numur 1, jā. Tad mēs tie ir tādi uz vienas rokas pirkstiem saskaitām gadījumi, bet tādi ir bijuši. Ne bez tā. Tas viss noteikti, bet man, protams, palīdz tas, ka es esmu sagatavojusies sarunai, ka man ir sarakstīti jautājumi un ka es zinu, par ko mēs runāsim. Un tad ir svarīgi atrast to cilvēku tādu komforta zonu, un iespējams tās manas sarunas tāpēc arī ir tik garas, tāpēc, ka cilvēkam ir nepieciešama tā pusstunda, ideālā gadījumā stunda, kad viņš sajūtas brīvi un labi, un viņš to sāk uzticēties. Un tad šī uzticība nav tikai par to, ka tagad tu varēsi uzzināt visus viņu slēptākos noslēpumus, bet vienkārši, lai tā atbrīvotība būtu. Tā ir, jā, liela māksla. Bet vēl tāds mazais triks, ko tu noteikti arī zini, palīdz spoguļošana. Pozas ieņemšana tāda, kāda ir tavam intervējumam, un tādi mazie arī triki nodara. Es domāju, ka šos trikus var arī ikdienā, vai ne, pielietot, teiksim, darbā, ģimenē, kad saproti, kaut kā nevadās, tādā veidā vinēt tā cilvēka. Kaut kādu uzticību. Jā, uzticību. Kā tev garšo šis šokolādes ar šokolādi fondants? Man šķiet, ka deserts ir svarīgākā maltītes daļa. Tāpēc es nereti izvēlos desertu baudīt vēl pirms sāļā ēdiena. Fantastiski. Man vispār vārds šokolādi jau iedod tādu uzticēšanos, un es vienmēr, kad es esmu kādā restorānā, es vienmēr meklēju desertu sadaļā, kur parādās vārds šokolādi. Un ja nav? Visu gaišu. Tad visticamāk, es iztikšu bez deserta. Jā, šokolāde man ir svarīga. Ja tev būtu jāatbild, tu kā Laura Saulīte, kas ir māksla dzīvot? Manuprāt, ļoti svarīgi ir būt harmonijā. Tas varbūt izklausās tā ļoti banāli un primitīvi un virspusēji, bet noķert šo harmonijas sajūtu gan savā privātajā telpā, gan profesionālajā dzīvē, jo profesionālajā telpā mēs pavadām lielāko daļu savu laika. Un tāpēc, manuprāt, ir svarīgi noķert šo sajūtu, ka tu esi priecīgs gan doties uz darbu. Tas nenozīmē, ka katru rītu pamosties ar smaidu sejā. Arī es nepamostos katru rītu ar smaidu sejā, bet būt tādā labā dzīves harmonijā, saprast, ka tev patīk visas tās sfēras, kurās tu esi, visas tās, nezinu, jomas, kaut kādu tādu. Jā. Tu ļoti, ļoti skaisti pateici, jo tā tiešām ir māksla. Dzīvot, ja tu spēj justies harmonijā, plus mīnus visā, ko tu dari. Liels paldies, Laura. Es ceru, ka mēs tevi iepriecinājām. Mēs, it kā es gatavoju. Tu veic pasūtījumu. Ar šokolādi. Paldies par to, ko tu dari. Tavs podkāsts ir gan izglītojošs, gan tas liek domāt, gan tas iedvesmo, liek aizdomāties par visām dažādām dzīves sfērām. Tāpēc paldies, ko tu dari, un lai vēl daudz raidījumu, daudz sezonu, jo tu dari ļoti lielu lietu un noderīgu sabiedrībai. Un paldies, ka tu esi pasauli noteikti ir labāka vieta, tāpēc, ka tu tajā esi. Paldies tev. Un man ir tev dāvana. Tā kā ārā ir jau sākusies saulīte, Līvu akvaparkā saulīte var dabūt visu gadu. Tāpēc es gribu tev dāvināt, tev un arī ģimenei varētu būt, ka jau arī meitiņai būtu jautri. No Līvu akvaparkā
dāvanu karti. Tas, ko es gribu noteikti atgādināt, neielikt skapītī, bet atcerēties arī izmantot. Ja kādam ir mājās dāvanu karti skapītī, izņemt ārā, paskatīties termiņu un doties baudīt Līva akvaparka priekus. Nu, man meita būs sajūsmā par šo dāvanu. Paldies! Liels. Un brīnišķīga spēle. Ja nu ir kāda dzimšanas diena, uz kuru tu dodies vai organizē savu, tā ir forša spēle par jubilāru. Tā kā mēs arī runājam, cilvēkiem patīk runāt par sevi, vai ne? Jubilārs būs vienkārši apčubināts, tā kā maziņš lācītis. Ar šo Anitas Skujas radīto spēli svinībām. Paldies, tev liels! Un paldies arī tev, mīļo skatītāji, ka biji pusdienās ar mani un Lauru Saulīti, un mēs tiekamies RTV, YouTube, Spotify un sociālajos tīklos. Atā!